Tātad sveicināti. Labvakar. Cik sapratu, jūs vēlties kļūt par zvērnāku virsnieku Varšavas policijas departamentā. Atļaušos stādīties priekšā, jums priekšā sēž policijas priekšnieka vietnieks Māru Krāfords. Prieks iepazīties. Man arī. Cik sapratu, jūs esat Ričards Smits, jā? Jā, tieši tā. Labi, tad ķeramies pie jautājumiem. Jā, droši. Pirmais jautājums. Es vēlos mazliet pastāstīt par sevi, par savu karjeru, par savu biogrāfiju, ko tu vispār ir dzīvē sasniedzis. Vienkārši par sevi, cik tev gadi, kur tu dzīvo, vispār. Vienkārši par sevi. Tātad esmu 29 gadus vecs jaunietis. Esmu dzimis Lasantūrā, kopš 18 gadu vecuma dienēju armijā, un tagad pirms gada ierados Losantosā meklēt piedzīvojumu. Par sevi pastāstīt, es, kā jau rakstīju savā sēdē, esmu diezgan pozitīvs cilvēks, kā arī tikko no dienas diezgan prasmīgs, māk apieties ar ieročiem, izpildu pavēles bez liekiem jautājumiem, un diezgan prasmīgs šoferis esmu. Tāda labi, jā, šoferis mums prasmīgs vajag. Labi, ķers pēc nākšā jautājumu, kāds ir tieši tavs, iedomājies tagad savā galvā, kāds ir tavs sapņu darbs un paskaidro man viņu. Sapņu darbs. Sapņu darbs ir darīt to, ko man patīk, un tas ir palīdzēt cilvēkiem, ja tādā veidā tas ir. To es darīju dienestā, un to es vēlos arī darīt LPD. Jā, tu teici, ka tev patīk palīdzēt cilvēkiem, tu vari arī dalot tiem naudu vai kaut kādā tādā. Vienkārši pastāst savu sapņu darbu. Sapnis, iedomājies, tu sapņo, un tev darbs tur ir tāds, kā tu vienkārši vēlētos. Tāds, ka tu neko atņemt, neko pielikt. Savs sapņu darbs tādā gadījumā būtu vadīt savu būvfirmu, celt mājas, būt pašam sev priekšnieks. Protams, diezgan labu naudu ar to pelnīt, uzcelt sev māju, ģimeni. Jūs jau zināt, ka tie ir tikai sapņi, protams, tāds ir bijis arī mans sapņu darbs, bet, labi, ķeramies pie nākšā jautājumu. Kādēļ jūs vēlaties pamest esošo darbu, kur jūs strādājat? Armiju? Esošais darbs nav armija, kā jau rakstīju savā CV. Es beidzu dienestu pirms gada un ierados Losantosā, kopš tā brīža strādāju par taksistu. Kādēļ vēlaties pamest esošo darbu? Pārāk garlaicīgs, visu dienu sēžu mašīnā, pat tik daudz cilvēkus nesatieku, cik gribētos. Visu dienu vienkārši sēžu mašīnā, neko nedaru. Mēģini ietriģēt mani vai paskaidrot man, kādēļ mums būtu tieši tevi jāpieņem darbā. Tagad mums ir daudz kandidātu, un kādēļ mēģini man ieskaidrot to, ka man ir jāpieņem tieši tevi. Tā manīm problēmu nav nekad. Esmu pozitīvs cilvēks, arī diezgan prasmīgs šāvējs. No manīm vēl neviens nav dabūjis aizbēgt dienestā. Tas arī viss, es teiktu. Labi, rekomendācijas varat dabūt par sevi? Nezinu, varbūt dabūtu rekomendāciju no, cik atceros, laikam, komandiera, kuru es vakar izglābu. Jā, tieši tā, laikam. Mēs pārprāsim vēlāk, labi. Labi, nākušais. Vai tev patīk darboties komandā? Jā, komandā ir ideāls variants. Vienam pašam garlaicīgi vienmēr strādāt. Komandā arī, kā lai pasaka, vairāk apjomu var izdarīt, labāks darbs. Jūs jau sapratāt. Tev sanāk darboties komandā? Es teiktu, ka jā, ar mani viegli komunicēt. Es arī ar citiem māku komunicēt, neesmu kautrīgs. Labi, kāda ir tavi nākotnes plāna attiecībā uz policista karjeru, ja tiks pieņemts? Centīšos dabūt paaugstinājumus, tik cik augstu vien varu. Vadīšana man diezgan labi padodās. Cilvēki man uzticās, klausa manām domām. Klausa manām domām, bet maniem padomiem. Tā, precīzāk teikt. Jā, labi. Kā tu reaģēsi saspringtos darba apstākļos? Es domāju, ka tu reaģēsi labi, jo tu esi strādājis armijā.
Sastingtos, protams, dienestā pirmie gadi bija tādi, ka mazliet apjuku, bet jau pēc kāda laika es jau sapratu. Man šīs šoka situācijas vairāk neizraisa bailes, neko, es vienkārši zinu, kā rīkoties situācijās. Tas kā instinktīvi. Skaidrs. Kas tev motivē darbā policijā? Pārsvarā tas, ka es varu palīdzēt cilvēkiem, viņus glābt, ieslogot noziedzniekus, slepkavas, narkomānus. Vienkārši iztīrīt ielas, lai ir patīk man pašam dzīvot un skatīties, kā pilsēta auga. Labi, bet ir kāds cilvēks, kas tev tieši motivē tam cilvēks vai lieta vai kaut kāds notikums bijis? Palielam nē, visu dzīvi esmu palīdzējis cilvēkiem, kopš tev atceros. Tāds es vienkārši esmu pēc rakstura. Labi, vairāk tādu cilvēku pasaulē. Kas būtu pirmais, ko tu paveiktu savā jaunajā amatā, ja tev mēs te pieņemt darbā? Nē, tā kā es nebiju domājis par akadēmiju, jā, bet es biju domājis par virsnieku. Ja tieši par virsnieku, kas būtu pirmais, ko tu paveiktu savā jaunajā amatā? Droši vien sastos savā dienestam patruļas mašīnā un dotos uz ielām, tīrīt tās. Protams, apsveicināties ar kolēģiem. Protams, tas ir pašsaprotams. Jā, labi. Vai strādāsiet policijā ar pilnu atdevi? Vienmēr to esmu darījis visos darbos. Pilna atdevi ir tikai tas, kas tev būs panākumus. Briesmas jūs tiešām nebaida? Nekad nav baidījušas. Protams, ir baidījušas, bet vairs ne. Vai ir kādi jautājumi iestādēji? Mums? Domāju, ka nē. Esat gatavs akadēmijai? Jā, esmu. Labi, es domāju, ka nodošu tālāk jūs savu priekšnieku rokās. Es tālāk noņemsies ar šīs intervijas noklausīšanos. Tādi jau, protams, paziņosim jums rīt. Šobrīd jūs varat doties, paziņosim jums rīt par tiešu slēdzienu. Tas tiks aizsūtīts gan uz jūsu e-pastu, gan es jums personīgi piezvanīšu. Tad slēdziens tiks pateikts rīt. Uz redzēšanos. Jā, paldies, uz redzi.